Tumba Mināra. Gadsimtā pēc Kristus dzimšanas šeit iebruka Indijā moguli, nogrāva indiešu templi, kurš ir redzams fonā un būs tūliņ redzams, un uzcēla savu lielo piebrekli, vai kā viņi sauc. Tūliņ redzēsiet. Trīsimt gadi moguli esot būvējuši šo celtni, It is mečet, like mečet, moguls. Indiešu tempļu drupas un mogulu būvējums, veidojums, celtne. Celtnes nosaukums ir Tumba Mināra ar visu aprakstu. Savukārt šīs visas ir indiešu tempļu paliekas. Al-Arī Halaza vārti arī ļoti seni. Gadsimts pēc Kristus. Ak, Dievs, cik skaisti. So beautiful. Lūk, šī arī ir Mogulu impērijas būve. Liela, milzīga. Raksti gan skaisti. Nu, šeit ir tāda kāda liela cilvēka. Imams Zarīna kaptenis. Mogulu arhitektūras izpildījumā. Šeit no iekšpuses kapenis redzams. Un tā. Tas arhitektūras smukums. Lūk, hindu tempļu drupas. Man te cilvēks vietējais saka, ka tās varētu būt ļoti vecas vēl pirms Kristus laikiem. 20-25 gadus atpakaļ šeit bijusi iespēja tā kā kāpt uz augšu, bet par cik cilvēki ir izdarījuši suicīdus vairāk kārti, tad šo te iespēju kāpt augšā ir aizlieguši. Nu, šim ir jābūt ļoti vecam veidojumam. Ļoti vecs templis, hindu templis, kas ir bijis un nojaukts. Šis ir 16-17 gadsimts vecs dzels staps, ārprāts, cik vecs. Tāpēc aiz žodziņa, lai nenāk cilvēki. Staba tur tagad nevar redzēt, bet ir uzraksts uz šī te metāla staba iegravēts, bet tas nesot ne hindu, ne sanskrītu valodā, un neviens nevarot atšifrēt, kas tā ir par valodu. Tomēr tik ātri mēs atradām, kāds ir tulkojums uzrakstam uz staba. Nu, es ielikšu bildi varbūt. Tas ir angliski. Šiem te hindu tempļa stabiem ir dievības, dievi. Jo tad, kad nāk ienaidnieks tāds kā moguli un grib tempļus iznīcināt, tad hindu cilvēki tic, ka dievības viņiem palīdzēs. Un tā arī notika, jo tagad Indija ir brīva no visādiem moguliem un arābi, protams, te dzīvo, bet viņiem nav tāda vara. Viņiem te ir sava vieta.
Ka katrs templis, katra šī arka ir dažāda. Neviena no tām nav vienāda, jo tās esot atvestas no vairākiem tempļiem kā kolekcija un salikts šeit Delī vienā vietā. Lūk, ļoti smalks darbs akmenī. Es eju klāt tām vietām, kas ir vairāk izteikts un redzams. Citas jau ir sabrukušas, citas labāk redzamas. Tā ir nērti daudz dejot un kustēties, es tā mazliet, jo atbraukt uz Indiju un nepadejot skaisti priekš augstākiem spēkiem templī ir sevi necienīt. Tas tāds bišķi joks. Islama tempļos nekad nevarēs ieraudzīt dievības, tikai hindu tempļos, jo tā ir ļoti, ļoti veca kultūra. Islamā dievam nav, dievu nedrīkst attēlot nekādā tā formā, ne mākslas formā, nekā, ne zīmēt. Bet hindu kultūra ir daudz vecāka, ļoti, ļoti veca, vērtīga kultūra ar dārgakmeņiem, dārgumiem, izrakteņiem, zemēm, skulptūrām, arhitektūru, da jebko. Tā kā dažām tautām paši zināt, kurām ir bijusi kārta visu izlaupīt. Pametam šo skaisto vietu un ejam mazliet tālāk, kur arī būs tempļa paliekas, kas ir atvestas no Indijas vietām. Katrs taps, kā jau es teicu, ir savādāks. Šeit ir atkal Mogulu impērijas paliekas ar arābu rakstiem. Priekšā ir kaut kas tāds. Tātad lielā celtne ir Alaimnāra. Te ir vēl viens islāma minarets, kurš nav pabeigts. Cik es saprotu, tur arhitekta vai celtnieka nāves dēļ. Te ir veseli vārti un kāpnes gājušas augšu. Kādi trekni zaļi koki ar treknām zaļām lapām. Nezinu, kā viņas sauc, bet ļoti skaisti izskatās. Te ir tā, ka ir redzams Mogulu impērijas arhitektu darinājums. Tā doma ir tāda, Mogulu impērijas arhitekti, arābu arhitekti ir bijuši ļoti inteliģenti un kā tādu, sievietes krūts simbolu ir veidojuši šīs te apaļos jumtus.